Sveicināti žūri, mani sauc Valērijs. Šodien es jums piedāvāšu šasijas indikācijas iekārtu. Sen bija laiks. Ideja radās pavisam nesen un ir izstrādes stadijā, tāpēc prototyps ir izgatavots pat gandrīz vai vakar. Tāds trausts vēl ir. Tātad šī iekārta palīdzēs pilotam saprast, kādā pozīcijā atrodas lidmašīnas šasija. Attiecīgi indikācija būs trijās krāsās – sarkanajā, dzeltenajā un zaļajā. Zaļš ir izlaista šasija, sarkana ir ielaista. Oranžajā gadījumā ir avārijas situācija vai arī kādas tehniskas kļūmes. Šī iekārta palīdzēs ražotājiem pātrināt vismaz nedaudz, bet pavisam nedaudz pātrināt ražošanu, jo tagadējā privāto lidmašīnu sektorā visas šīs sastāvdaļas, kas ir manā iekārtā, liekas atsevišķi. No tā rodas liels vadu muģeklis aiz paneļa, un nav ērti nomainīt to pašu vienu slēdzi. Nākas jaukt ārā visu paneli un slēgt pa vienam. Man iekārta palīdzēs pavisam vienkārši nomainīt un instalēt to. Pavisam tikai 4 skrūves. Tirgot mēs domājam sākt ar privātajiem būvētājiem, kas būvē lidmašīnu sev, jo lielie ražotāji, kas ražo Eiropā lidmašīnas, viņi cenšas izražot paši savus indikācijas instrumentus. Mūsu iekārta būs vieglāk, kompaktāk un pievilcīgāk un izskatīsies daudz foršāk kopā ar visiem pārējiem lidmašīnas paneļa instrumentiem. Iekārta nemaksā tik daudz, jo, kā zinām, aviācija ir, kā teikt, luksus prece. Ja lidmašīnu tu vari atļauties tā, tad tu arī iekārtas vari atļauties tām. Attiecīgi, uz doto brīdi šādas kompaktās iekārtas marketā nav.